spēcīgiem cilvēkiem ir vajadzīgs spēcīgs atbalsts. Un parasti tas ir ārējais atbalsts. Es diezgan maz cilvēkus pazīstu, kuram ir tik spēcīgs iekšējais atbalsts. Un tāpatās, arī redzot to, cik viņi spēj, es skatos un pētu un vēl projām redzu, ka tas ir ārējais atbalsts. Es pati ļoti ilgi centos noformulēt sev iekšējo atbalstu. Bija man dzīvē tāds krīzes laiks, es tiešām ļoti meklēju, es strādāju ar koču, strādāju ar terapeitu, un es gribēju izveidot tādu savu iekšējo atbalstu. Es esmu atradusi, ka tas mans iekšējais atbalsts ir savas pārliecības nepārtraukta pārliecināšana. Jā, tas ir caur mācībām, caur coaching sesijām, es kā klients. Tā kā visu laiku audzēt savu pārliecību, jo viņa visu laiku kaut kur krīt, jā. Dzīve sit. Viņa sit, ir tā, vai ne? Dažādos griezumos. Un tāpēc visu laiku tā savu pārliecību ir visu laiku jāaudzē. Visu laiku viņa ir jāceļ augšā. Un tas ir gan darbs ar profesionāļiem, gan tās ir tikšanās ar foršiem cilvēkiem, kuru laikā tu atkal ieraugi kaut kādu jaunu šķautni par sevi. Un tas ir absolūti noteikti atpūta. Tas ir laiks ar sevi. Jo tikai tad tu vari apzināties sevi un to, kur tu esi. Un būt resursā. Tad, kad tu esi tāds sakritus čupiņa, diezko tu liels atbalsts sev nebūsi.